Labdien, esiet sveicināti! Valsts izglītības satura centrs arī šajā ceturtdienā nāk ciemos pie jums ar speciālās izglītības semināru. Ceru, ka otru pus ekrānam ir sastopami gan pirmsskolas skolotāji, gan atbalsta personāls, gan arī vecāki un citi interesanti, kuriem patiesi rūp iekļaujošā izglītība un tas, kā mēs iekļaujošo izglītību varam īstenot pirmsskolā. Tāds ir arī šīs dienas semināra galvenais temats, un savā pieredzē dalīsies arī mūsu poga. Tā ir pirmsskolas izglītības iestāde, un viņas dibinātāja un vadītāja Kristīna Apsa ir sagatavojusies, nedaudz satraukusies, bet tomēr gatava dalīties savā pieredzē un palīdzēt varbūt arī jums atrast kādas jaunas metodas, uzzināt kādu informāciju, kas varbūt jums vēl nebija ienākusi prātā, un tādējādi kopā padarīt vidi iekļaujošu ikvienam bērnam. Bet vēl pirms Inga pastāstīs par to, kā iekļaujošā izglītība tiek īstenota viņas vadītajā iestādē, došu vārdu speciālās izglītības nodaļas vadītājai Anitai Falkai. Un jums atgādināšu, kā jau vienmēr, jautājums jūs varat uzdot komentāru sadaļā, uz tiem eksperts pēc tam sniegs atbildes jau pēc prezentācijas tiešraides noslēgumā. Un savukārt, ja vēlēsieties noskatīties tiešraidi vēlāk, tad tā būs pieejama gan Valsts izglītības satura centra Facebook lapā, gan arī Valsts izglītības satura centra mājaslapā ievietosim gan tiešraides ierakstu, gan arī mūsu šīs dienas viešņas prezentāciju. Droši uzrakstiet, no kuras Latvijas puses esat mums pieslēgušies, kas jūs esat par speciālistu. Mums vienmēr ir patīkami būt jums nedaudz tuvāk un zināt, ar ko tad mēs kopā šodien esam. Bet nu gan vārds Anitai Falkai, lūdzu. Paldies, Liena. Labdien visiem mūsu skatītājiem un klausītājiem. Šodien mums patiešām ir ļoti aktuāla sarunas tēma. To es varu droši teikt arī no sava ikdienas darba pieredzes, jo mēs savā nodaļā saņemam ļoti daudz zvanu no pirmsskolas izglītības iestādēm tieši par to, kā organizēt atbalsta pasākumus bērniem ar speciālām vajadzībām. Un kā jau tas ir rakstīts ministru kabineta noteikumos par pirmsskolas izglītības vadlīnijām, mūsu uzdevums ir sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi. Un galvenais uzdevums būtu nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvēji. Kā to izdarīt, lai palīdzētu katram bērnam? Tas ir sarežģīts jautājums, un tā risināšanā ļoti liela nozīme ir iestādes vadības atbalstam, atbalsta personāla un pirmsskolas skolotāju sadarbībai. Un šodienas pieredzes stāsts par ceļu uz iekļaujošu izglītību pirmsskolas izglītības iestādē varētu būt tāds kā iedrošinājums citiem kolēģiem, kuri tikai uzsāk darbu šajā jomā. Un kad es pati šo pieredzes stāstu dzirdēju pirmo reizi, man bija sajūta, ka manā priekšā ir izglītības iestādes vadītāja, kura noteiktiem soļiem iet uz savu mērķi, lai bērni ar daudzveidīgām vajadzībām mācītos kopā un justos labi. Un es vēlu visiem saklausīt noderīgas idejas savam darbam un dodu vārdu privātās pirmsskolas izglītības iestādes mana poga vadītājai Kristīnai Apsei. Lūdzu, Kristīne, tagad jums vārds. Labdien visiem! Paldies par iespēju šodien jūs uzrunāt iekļaujošās izglītības sakarā, jo tā tiešām ir, varētu teikt, mana tēma jau daudzus gadus, vadot privāto bērnudārzu mūsu poga. Paralēli tam šobrīd studēju par supervīzoru, un kāpēc to pieminu, tas vēlāk arī atklāsies manā stāstā. Un pirms es dalīšos ar ekrānu, es gribu teikt to, ka jā, manuprāt, iekļaujošā izglītība mūsu valstī attīstās diezgan lēniem soļiem, un arī pati sabiedrība kļūst pieņemošāka pret citādo un tolerantāka diezgan lēni. Tomēr šis process notiek, un man liekas, ka šos mazos soļus arī ir vērts pamanīt un novērtēt,
Jo jau tas vien, ka notiek šādi semināri un ka mēs varam stundu padomāt par to, kā palīdzēt katram bērnam iekļauties bērnu grupā, pirmsskolas izglītības iestādē, jau tas ir labs ceļš uz iekļaujošāku sabiedrību. Un tagad es centīšos dalīties ar ekrānu, kas man parasti ir milzīgs izaicinājums. Es ceru, ka jūs redzat prezentāciju. Un ka kāds pateiks, viss ir kārtībā. Brīnišķīgi, paldies. Tad es varu sākt. Tātad jūs redzat mūsu pogas māju, un mēs dosimies pa tām durtiņām iekšā, lai noskaidrotu, kā tad mēs pogā dzīvojam un sadzīvojam tik dažādi un daudzveidīgi. Un kur tad šobrīd mēs atrodamies mūsu pogā un kas pie mums notiek? Šobrīd pogā mācās 152 bērni. Mums ir divas adreses, divas iestādes, divas mājas, tā varētu teikt. Un kā jau visās pirmsskolas izglītības iestādēs, bērni ir ļoti dažādi. Bet viņus visus vieno tāda vajadzība, kāda ir arī man un kāda ir arī jums, un tā ir vajadzība piederēt kādam kolektīvam, pieņemsim darba komandai. Tā līdzīgi arī bērniem ir vajadzība iekļauties grupā, būt vienam no grupas, nebūt nepieņemtam, būt tādam, ar ko visi sadarbojas un draudzējas. Mūsu pogā ir bērni ar asistentiem, un šādi bērni ir 4. Šobrīd pievienosies drīz arī 5. un tās diagnozes ir diezgan nopietnas. Mums ir bērns ar 1. tipa cukura diabētu plus autismu un asistentu. Mums ir meitenīte ar ģenētisku iedzimtu slimību un asistentu. Mums ir puisītis ar autismu un asistentu. Un vēl viens bērniņš ar kustību traucējumiem un valodas aizturu un arī ar asistentu. Protams, kā jau visās izglītības iestādēs un pirmsskolās, mums ir bērni bez noteiktas diagnozes, bet ar tādiem vai citādiem uzvedības traucējumiem, grūti vadāmi bērni. Tādi bērni, kas neklausa, kas negrib piedalīties nodarbībās, kas mēdz būt agresīvi. Vēl bērni, kas jāiekļauj šobrīd, ir ukraiņu bērni, jo viņiem iekļauties traucē valodas barjera. Bet pāri visam tie vienkārši ir bērni, ar ko mēs ikdienā strādājam. Un, protams, mēs nevienu nevaram iekļaut kā tādu puzles gabaliņu. Paņemt, ielikt grupā, teikt iekļaujies, un viņš būs iekļauts. Tā tas, diemžēl, nenotiek. Mēs varam tikai meklēt veidus, kā palīdzēt katram bērnam, kas nonāk mūsu iestādē. Un īstenībā mans arī kā vadītājas mērķis ir palīdzēt ne tikai bērnam, bet arī pieaugušajiem iekļauties. Piemēram, šobrīd mums ir gan ukraiņu skolotāja, gan ukraiņu auklītes, kurām arī ir vajadzīgs atbalsts, lai viņas justos mūsu komandā labi. Bet tas bija tāds ievads, bet pamatā man šodienas tēma būs saistīta ar, manuprāt, 3 lielākajiem tādiem ierobežojumiem, kas mums liedz lieliem soļiem iet tajā iekļaušanas virzienā. Un noteikti ir vēl vairāki faktori, bet es izvēlējos runāt par 3. Tās ir bailes, tās ir dažāda veida sadarbības grūtības, un tas ir zināšanu un atbalsta trūkums ikdienas darbā pirmsskolā. Un pirmā tēma ir bailes. Un es pastāstīšu, kā mēs pogā tikām pāri bailēm no citādā. Jo, principā, bailes ir viena no mūsu pamatemocijām. Un, ja jūs teiksiet, ka jums nav baila ne no kā un vispār ne no kā, tad es jums neticēšu. Un arī, es teikšu godīgi, arī man bija bailes uzņemt ļoti atšķirīgus bērnus līdz brīdim, kad mēs iepazināmies ar tiešām īpašu puisīti, saukšu viņu par Aleksandru. Un Aleksandrs nonāca pogā pēc ļoti jaukas bērnu fizioterapeites Zanes Paičas ieteikuma,
jo Aleksandra mamma bija izmisusi, tādēļ, ka viņas puisītis tajā laikā gāja speciālajā bērndārzā, bet tur trūka personāla, un mammai bija 3 reizes dienā jābrauc Aleksandras barot, kas, protams, pilnībā paralizēja viņas darba dzīvi, un viņa meklēja citas iespējas. Aleksandrs bija nestaigājošs bērns, Aleksandrs nerunāja, Aleksandrs slikti veidoja acu kontaktu, ēda tikai speciālu pārtiku, un savos 5 gados viņš bija kā trausls 2-gadnieks. Un viņa izskats arī bija ļoti atšķirīgs, un mums visiem bija bailes. Pirmkārt, bailes bija man kā vadītājai, kā pārliecināt skolotāju, ka mēs to mēģināsim darīt. Mēs mēģināsim uzņemt šo bērnu, protams, ar asistentu. Pēc tam jau bailes bija arī skolotājai, kur es biju uzrunājusi, kā viņa tiks galā, ko viņa teiks bērniem par šī atšķirīgā bērniņa izskatu un uzvedību, un ko mums teikt citu bērnu vecākiem, kāpēc mums to vajag. Aleksandrs pie mums nāca 2 gadus, šobrīd viņš mācās 1. speciālajā skolā, es sazvanījos ar mammu un noskaidroju, ka tik, cik tas ir iespējams Aleksandram, viņam šobrīd klājas labi. Bet ko mēs ieguvām pārvarot savas bailes? Mēs ieguvām milzīgu pieredzi, ka strādāt ar asistentu grupā ir ok. Tas nav nekas traks, ja grupā ienāk vēl viens cilvēks, kurš ir šī bērna palīgs. Mēs ieguvām pieredzi, ka ar bērnu, kas ir atšķirīgs, ir vienkārši jākomunicē un jāmēģina komunicēt. Tas ir tā kā skolotāja eksperimentētāja darbs, kas darbojās un kas nedarbojās. Savukārt bērni ieguva fantastisku pieredzi būt kopā ar citādo, bet tik un tā ar bērnu, ar vienu no viņiem. Grupa kļuva ārkārtīgi empātiska, grupa iemācījās neskriet un nelekt tad, kad Aleksandrs ir grupā, jo viņš bija tiešām trausls. Un kādēļ šis auto? Tādēļ, ka Aleksandrs nestaigāja, bet mamma viņam bija atnesusi tādu smilšu kastes izmēru, smilšu kastē spēlējamu auto, kurā viņš mācēja ietrausties un tā ripināties, pārvietoties pa grupu. Un manā atmiņā laikam paliks Aleksandrs tieši ar šo te auto. Un miniet 3 reizes, kam nebija bailes nekādas, tad, kad Aleksandrs ienāca grupā. Jā, tie, kam nebija bailes, tie bija bērni, jo šīs bailes no citādā, man šķiet, mēs nododam bērniem. Bērniem nebija bailes, bērniem bija jautājumi. Kāpēc Aleksandra rokas izskatās atšķirīgi, kāpēc viņam ir tāda mašīna, kāpēc viņš neēd ar mums? Un atbildēt uz bērnu jautājumiem palīdzēja arī brīnišķīga mamma, improvizācijas teātra 2 aktrise un arī īpašā bērniņa mamma Anete Bendika, kura mums sagatavoja tādu materiālu, ko iedot vecākiem. Un šeit daži svarīgākie punkti no šī materiāla, kā runāt ar bērniem par citādo. Pirmkārt, ja bērns jautā, tad viņš ir pelnījis godīgu un tiešu atbildi. Piemēram, vai Aleksandram izaugs tādas pašas rociņas kā man? Nē, diemžēl tā nenotiks. Viņam ir tādas rokas. Atzīt atšķirīgo. Jā, šis bērns pārvietojas ratiņkrēslā, bet novērtēt kopīgo redzi, viņš uz tevi skatās, viņš smaida. Varbūt mēs viņam varam piedāvāt kādu rotaļlietu. Un Anete aicina arī neslavēt bērnu par to, ka viņš spēlējas kopā ar kādu netipisku bērnu. Tāpat kā mēs neslavējam bērnus vienkārši par to, ka viņi rotaļājas, bet tomēr izturēties labvēlīgi. Un arī, ja rotaļu laukumā bērns sastopās vai ieinteresējās par kādu bērnu ratiņkrēslā vai kā citādi atšķirīgu, tad drīzāk labvēlīgi izturoties veicināt to sadarbību un komunikāciju, nekā aizgriezties un doties prom. Un, protams, svarīga ir arī vārdu izvēle, runājot ar bērniem par atšķirīgo, par citādo. Un
Šis arī ir Anetes ieteiktais tāds vārdu krājumiņš, ko nelietot vārdus normāls bērns un nenormāls bērns, neteikt par bērnu, viņš ir tāds atpalicis. Attiecībā uz slimību Anete arī iesaka nelietot vārdu slims bērns, jo pārējiem bērniem slimība parasti saistās ar kaut ko pārējošu, piemēram, ar paaugstinātu temperatūru, kas rītdien varbūt jau vairs nebūs. Tad drīzāk jācenšas bērna vecumam atbilstoši nosaukt lietas īstajos vārdos. Šim bērnam ir kustību traucējumi, šis bērns viņš sliktāk runā, viņš nevar paiet, ja? Viņam ir konkrēta diagnoze, varbūt bērna cerebrālā trieka. Tas bija par bailēm no citādām. Otras lielās bailes, ko mēs Pogā arī esam, man gribās teikt, savā ziņā pārvarējuši, bet sastopamies, protams, arī ikdienā, ir bailes no atbildības. Jo, jūs jau ziniet, droši vien tie, kas strādā pirmsskolā, ka likums nosaka to, ka pirmsskolas skolotājs ir atbildīgs par katra bērna veselību un par katra bērna dzīvību. Tādēļ gadījumā, ja grupiņā ienāk kāds bērns ar īpašu diagnozi, skolotājs un palīgs, bet galvenokārt tomēr skolotājs uzņemās atbildību par šo bērnu. Un tas, ko jūs redzat kreisajā stūrītī lejā, tas melnais peidžerītis, tas ir insulīna pumpīts. Un mans otrs pieredzes stāsts ir par meiteni, kur nosauksim par Ilzi, kura nāk Pogā kopš 2 gadu vecuma. Šobrīd viņai ir 6 gadi, un viņai ir 1. tipa cukura diabēts. Un uzsāka viņa savas gaitas 2 gadu vecumā. Un jāatzīst, ka sākums bija tiešām grūts, un nobijušies bija visi. Mēs no atbildības, mamma no tā, kā bērns iejutīsies un kas sekos un kurš apkalpos šo insulīna pumpi. Mūsu bērndārzā, teikšu uzreiz, nav medmāsas, un tajā 2 gadu vecumā, kurā bija Ilze, Rīgas dome atteica līdzfinansējumu asistentu pakalpojumam, sakot, ka mums jāspēj tas darbiņš menedžēt pašiem. Un skolotājai, kuras grupā Ilze bija pēc vecuma posma, bija milzīgas bailes no šīs atbildības apkalpot insulīnu pumpi, un es skaidri zinu, ka tie skolotāji, kurus skatās visdrīzāk, saka, kādas šausmas arī nemūžam to neuzņemtos. Un es respektēju šīs bailes, bet skolotāju palīgam tādu baiļu nebija. Mēs vienojāmies ar skolotāju palīgu, un Ilze veiksmīgi gan sāka, gan tagad turpina gaitas Pogā, jau ar asistentu, bet, protams, mums vienmēr ir jāuzņemās atbildība, arī uzņemoties atbildību. Ja? Tāds kalambūrs man sanāca. Kādēļ es to saku? Ja jūs man jautāsiet, vai es ar šī brīža prātu ņemtu 2-gadīgu bērnu ar 1. tipa cukura diabētu bez asistenta un bez medmāsas iestādē, es jums laikam teiktu nē, ja vien es nedabūtu līdzi konkrētā bērna vecākus. Tāpēc, ka Ilzes vecāki iesaistījās visur, viņi bija klātesoši tik, cik mums vajag. Mamma nāca 3 reizes dienā ievadīt sākotnēji pati šo te insulīnu. Un tad lēnām jau procesu nodeva skolotāju palīgam. Un tad, kad Ilzei palika 5 gadi, tad viņi jau sāka saņemt arī valsts līdzfinansējumu asistentu pakalpojumam. Un šobrīd viss rit tālāk savu gaitu. Bet kāpēc tā dīvainā zivs uz šķīvja? Šis stāsts, manuprāt, ir tāds, es teiktu, skarbs stāsts. Un es viņu jums arī izstāstīšu. Tas arī ir par atbildību. Pagājuši gadu mums pievienojās 4-gadīga meitene, nosauksim viņu par Lizeti. Un Lizete bija sprīgana, un viņa vēl aizvien ir priecīga un brīnišķīga meitene. Viņai ir ļoti nopietna pārtikas alerģija uz zivs produktiem. Un
gan Līzete, gan viņas mamma mūsu iestādē ieradās, es teiktu, kā ar tādu emocionālu un psiholoģisku traumu, jo no iepriekšējā dārziņa, nu nav tāds vārds mūsu dzimtajā valodā aizgājināta, bet es viņu lietošu, viņa bija aizgājināta. Un es gribu lietot vārdu arī mobbings, tāpēc, ka šajā procesā, kā iestāde tika vaļā no šī bērna, beigās bija iesaistīti arī bērni, kuri, droši vien, nezinu, pedagogu vai vecāku ietekmē, teica, Lizete, tev jāiet kaut kur citur, tu esi slima, tu mums neesi vajadzīga. Kādēļ šis viss? Tādēļ, ka šīs te bailes no atbildības šo procesu, es domāju, vienkārši veicināja, jo, ja Lizete ēstu zivi, ir liela iespēja, ka viņa nonāktu anafilītiskajā šokā, kas ir bezsamaņā. Un skaidrs, ka tā ir milzīga atbildība par bērna dzīvību. Bet no otras puses, mēs taču ikdienā uzņemamies atbildību par to grupu, un arī tur var notikt viskaut kas. Bērns var krist, bērns var aizrīties, mums var nākties veikt mākslīgo elpināšanu vai sirds masāžu arī pavisam tipiskam bērnam. Tāpēc es esmu milzīgi lepna par skolotāju Andu, kura neiztaisīja neko lielu no šī. Viņai skapī stāv medikaments katram gadījumam, bet principā visi mūsu iestāde zina, Lizetei zivi nedrīkst dot, un mēs dzīvojam laimīgi ar visu savu atbildības nastu, kas ir jānes, ja mēs esam izvēlējušies strādāt ar bērniem. Ja? Mēs jau nezinām, kas notiks tuvākajā stundā. Un šis ir stāsts par to, ka ir allaž meklējami risinājumi, un principā, ja kāds bērns ir pieklauvējis pie mūsu iestādes durvīm, proti vecāks, un mums ir šī vieta, es domāju, ka mēs nedrīkstam šķirot. Kaut gan vairāk par vienu asistentu grupā nav arī mūsu iestādē. Man nav tādas pieredzes, un šobrīd es nebūtu gatava paņemt bērnu ar asistentu grupā, kurā jau ir bērns ar asistentu. Bet, ja katrā Latvijas pirmsskolā, katrā grupā būtu viens bērns ar asistentu, man liekas, tas būtu brīnišķīgs progress iekļaujošās izglītības virzienā. Kāds vārds bailēm pretstāvošs? Bailēm pretstāvošs ir vārds drosme. Un es esmu priecīga strādāt kopā ar drosmīgiem cilvēkiem, un es zinu, ka arī jūsos mīt šī drosme. Drosme darīt, drosme kļūdīties, drosme sadarboties, jo, ziniet, tas, ko mēs parasti sakam un vēlamies, lai atnāk tas eksperts, un lai tas eksperts pasaka, kā man strādāt ar šo bērnu. Mana pieredze rāda, ka lai tur vai kā eksperts ir konkrētās grupas skolotājs, ja vien viņš saņem pienācīgu atbalstu, iedrošinājumu, un ja viņam ir drosme sadarboties ar ģimeni un ar vecākiem. Un šis ir stāsts par vienu ļoti drosmīgu skolotāju, Elīna Seņkova. Ja tu skaties, tad tev sveicieni, tagad strādā citā iestādē. Kādēļ ķivere? Mūsu pogā mācās puika, kuram tagad ir 6 gadi. Viņš uzsāka savas gaitas 3 gadu vecumā ar diezgan nopietnām diagnozēm. Viņš staigāja, bet diezgan nestabili savos 3 gados. Viņš diezgan maz runāja, un viņa diagnoze paredzēja to, ka viņš nedrīkst traumēt galvu, un tam varētu būt nopietnas sekas. Un tādēļ viņš nesā vēl aizvien, šobrīd viņam ir 6 gadi, sauksim viņu par Andri. Andris nesā tādu ķiverīti, tādu speciālu cepurīti, lai viņa galva būtu drošībā. Un ko izdarīja drosmīgā skolotāja Elīna Andra pirmajā dienā? Elīna izdomāja, ka, lai palīdzētu bērnam iekļauties, visiem bērniem ir jāierodas šai dienā bērnu dārzā ķiverēs. Un tā viņas grupiņas bērni, vecāku atbalstīti, ieradās Andra pirmajā dienā,
visi grupā ķiverēs, jo tā bija tāda drošības diena skolotājas izdomāta. Un Andris savā melnajā ķiverītē nejutās ne ar ko atšķirīgs, jo ķiveres bija visiem, un es domāju, tas bija brīnišķīgs solis grupai viņu pieņemt uzreiz no pirmās dienas. Andris vēl aizvien ir atšķirīgs, un to nedrīkst, mēs nevaram to noliegt, bet viņš visus šos gadus ir nācis bez asistenta, kaut gan tāds viņam pienāktos pēc dokumentiem. Bet, ziniet, ar asistentu ir citreiz tā, ka asistents var būt arī kā barjera bērna attīstībā. Mēs redzējām, ka Andris tiek galā ļoti labi pats ar visu. Un šobrīd viņš kā kārtīgs sešgadnieks ir savā grupā iejuties, un man šķiet, viņš nevienu brīdi nav juties atšķirīgs, kaut kāds īpašs, negribēts grupā. Šis ir stāsts par drosmi, un par drosmi, jau es teicu, arī sadarboties. Un, manuprāt, sadarbības jautājums ir pats svarīgākais, ja mēs gribam palīdzēt bērniem iekļauties. Un pirmā lieta, kas ir ienākot mūsu iestādē, jāuzzina katram pedagogam, ka pedagoga darbs neapstājas sadarbībā ar bērnu. Protams, katrs pedagogs ir mācījies tieši strādāt ar bērniem, ar grupu, viņa uzdevums ir mācīt. Jā, tas tā ir. Tomēr tikpat svarīga ir arī sadarbība pedagogs un konkrētais bērnu dārzs, kur viņš strādā. Tie ir kolēģi, skolotāji, vadība, atbalsta personāls un, protams, milzīgā loma sadarbībai skolotājs un vecāki, bet es mazliet vairāk gribu parunāt tieši par sadarbību skolotājs un iestāde vai skolotājs un bērnu dārzs un kā mēs mūsu iestādē šo te sadarbību organizējam. Pirmkārt, es mazliet to secību pajaukšu stāstot. Pirmā un svarīgākā lieta ir tā, ka skolotājs nav partizāns. Skolotājs ir komandas darba cilvēks, jo īpaši, ja grupā ir dažādi bērni. Un ja skolotāja darbs ir atnākt uz grupu, aizvērt durvis un dienā šīs garās stundas strādāt vienam kopā ar savu palīgu, nesatiekot pārējos kolēģus regulāri, es domāju, tas ir tieši ceļš uz izdegšanu, un tieši ceļš uz milzīgu pārgurumu un uz milzīgu bezizejas sajūtu. Tādēļ mūsu iestādē pedagogu sapulces ir reizi nedēļā. Es godīgi sakot nezinu, ko meitenes par to tā godīgi domā, varbūt viņām sen jau ir atnikušas tās sapulces. Bet šī iknedēļas sapulce pirmām kārtām, es domāju, darbojas kā tāda atbalsta grupa. Mēs satiekamies pieauguši cilvēki, kas katrs strādā ar grūtiem bērniem arī ikdienā, un mums ir iespēja dalīties šajā pieredzē. Vai, ja jums rodās jautājums, par ko runāt katru nedēļu, mēs nevaram visu izrunāt. Tā kā vienreiz nedēļā tikties, es domāju, tas ir minimums, un visas sapulces nevadu es kā vadītāja. Principā, ideālajā pasaulē, jebkurš kolēģis varētu novadīt sapulces, tā domāju. Tas, ko mēs darām, šogad mēs esam iesākuši, pateicoties manām supervīzijas studijām, tādas kolēģu atbalsta grupas sapulcītes, kas saucās kovīzijas, un šajās kovīzijās ir iespējams tieši konkrētus kaut kādus smagus gadījumus apskatīt. Vai kāds netiek galā ar kādu bērnu, varbūt pedagogs. Varbūt ir konflikts ar vecāku, kuru mēs varam kopīgi, visi kolēģi kopīgi apskatīt un atrast dažādus risinājumus. Tā kā arī šāds sapulču modelis tiešām arī brīnišķīgi strādā. Bet pieskaroties pie tā jautājuma, ka pedagogs nav partizāns, godīgi sakot, es uzskatu, ka ja palīdzība netiek sniegta no iestādes vadītājas puses vai metodiķa puses, tad šī palīdzība ir jāprasa skaļi. Kamēr jūs sadzird, es arī droši vien kaut ko nesadzirdu, ja man nepasaka, Kristīna, stop, es šitā nevaru strādāt, jo atbalsts un padoms ir ļoti svarīgs.
Un tādēļ no šī gada mums ir arī atbalsta pedagogs uz pilnu slodzi. Uz pilnu slodzi cilvēks, kurš atbalsta visus, sākot no problēmu bērniem, beidzot ar skolotājiem vecākiem. Man liekas, ka mani arī pa laikam atbalsta. Paldies, Kristīna. Un vēl iestādē tātad svarīgais punkts, pie kā mēs plānojam intensīvāk strādāt šajā mācību gadā, ir pedagoga sadarbība ar asistentu, ja tāds ir grupā, jo ļoti viegli, vismaz mūsu iestādē, izveidojas tāds burbulītis grupā, kurā ir šis īpašais bērns un viņa asistents. Un skolotājs ir priecīgs, jo ir asistents, kas strādā ar īpašo bērnu, un grupā ir salīdzinoši mierīgāka atmosfēra. Asistents dara tik, cik viņš prot, bet viņi dzīvo savu dzīvi, tādā tā kā noslēgtā divvientulībā. Un tas ir tas, ko mēs cenšamies mainīt šobrīd, lai skolotājs tomēr veidot tiešu kontaktu arī ar šo bērnu, kuram ir asistents. Un asistents tiešām ir kā palīgs, kurš tikai palīdz bērnam, bet uzdevumu bērnam dod skolotājs. Un tad tas lielais punkts - sadarbība ar vecākiem un kā mēs to organizējam mūsu iestādē. Es runāšu vairāk tieši par sadarbību ar vecākiem, ja bērnam ir kādas veselības problēmas, ja viņam ir šī diagnoze, vai ja viņam ir asistents arī jau, vai ja viņam ir ļoti nopietnas uzvedības problēmas, bet diagnozes nav, bet mums iestādē liekas, ka kaut kas ir jādara, jo tās problēmas ir acīm redzamas. Ko mēs darām? Neko jau nekādu raķešu zinātni. Mēs organizējam regulāras pārrunas, un tā nav vienkārši saruna par to, vai, cik mums grūti, ko mums tagad darīt. Tā ir saruna, kurā mēs kopā ar vecākiem nospraužam mērķus, ko mēs varam izdarīt no šī punkta, skatoties, lai bērnam palīdzētu. Piemēram, mēs vienojamies, ka tiks apmeklēts bērnu neirologs vai bērnu psihiatrs, vai ka bērns uzsāks abaterapiju, vai ka viņam ir nepieciešama ergoterapeita konsultācija. Ja mēs nevaram vecāku piespiest, bet mēs varam būt diezgan uzstājīgi, tādēļ, ka likums nosaka, ka mums visiem iesaistītajiem pieaugušajiem ir jārīkojas bērna labākajās interesēs. Un ja iestādes pusē ir 99% vai pat 100% pārliecība, ka šim bērnam ir nepieciešama palīdzība, nepieciešams apmeklēt speciālistus, tad es domāju, ka ir jādara viss, lai līdz vecākam šī pārliecība arī nonāktu un viņš sāktu rīkoties. Un šajās pārunās mēs vienmēr noliekam laika limitu, cik ilgā laikā tas tiks izdarīts. Un vienmēr visas sarunas protokolējam. Šis ir protokols, tur arī nav nekas īpašs. Galvenais ir uzrakstīt mūsu gadījumā, kā mēs to darām, tad minēt, kas tieši tiks izdarīts un līdz kuram datumam tas tiks izdarīts. Un tad mēs tiekamies atkārtoti un skatāmies, kā mēs virzamies uz priekšu, jo būtībā tikai sarunai jau jēga, protams, arī ir izrunāt kaut kādas lietas, norunāt nost, bet tā īstā jēga, lai palīdzētu bērnam, ir tieši to lēmumu īstenošanā. Un tajā pašā laikā, jo īpaši, ja bērna tādas uzvedības problēmas vai veselības problēmas esam pamanījuši mēs bērnu dārzā, bet vecāks līdz bērnu dārzam ir domājis, ka viss ir absolūtā kārtībā ar bērnu, tad vienmēr ir jāņem vērā, ka vecāks ir tādā ceļā, vecāks ir problēmas pieņemšanas ceļā, un tādēļ šeit esmu minējusi būtībā psiholoģis Elizabetes Kidleres Rosas noformulētās sēru stadijas.
ko, manuprāt, piedzīvo vecāks, uzzinot vai atklājot, ka iespējams viņa bērnam ir nopietni veselības traucējumi. Un tās ir sēras par to, ka iztēlotā nākotne ar tipisku bērnu iespējams ir sagruvusi, un vecākam ir jāpieņem kāda jauna situācija. Un pirmā fāze ir noliegums, kad vecāks principiāli noliedz, ka problēma pastāv. Un jāsaka, ka ja vecāks netiek pāri šim te noliegumam, tad manā pieredzē, diemžēl, tas iekļaušanas process un tā palīdzēšana apstājās, jo ir pilnīgi skaidrs, ka izglītības iestāde nevar izdarīt visu. Un tas savā ziņā priekš skolotāja varbūt ir arī atvieglojums. Mēs nevaram izdarīt visu. Es nezinu, varbūt 50% ir tie, ko varam ietekmēt mēs no izglītības iestādes puses. Un ja vecāks, tad mans kontroli jautājums ir tāds, vai jūs uzskatāt, ka problēma ir bērnam, vai jūs piekrītat un saredzat problēmu vai grūtības bērnam, vai jūs uzskatāt, ka problēma ir pie mums iestādē, bet ārpus iestādes un mājas dzīvē ar bērnu viss ir pilnīgā kārtībā. Un ja vecāks pastāv uz to, ka ar bērnu ir viss pilnīgā kārtībā, tad mēs īsti netiekam uz priekšu nekur. Un es būšu pilnīgi godīga, manā 16 gadu laikam pirmsskolas darbā ir kādi 4 gadījumi, kad vecāki ir izņēmuši bērnu no mūsu iestādes tieši palikdami tajā nolieguma fāzē. Un es uzskatu visus šos gadījumus par savu personisko tādu profesionālo neveiksmi, jo es nemācēju palīdzēt vecākam tikt uz nākamo fāzi. Nākamā fāze ir dusmas, un es esmu piedzīvojis to, ka vecāki ir tiešām dusmīgi par to, ka mēs esam ziņneši, mēs sakam sliktas ziņas. Jūsu bērnam varbūt vajag autisma testu vai apmeklēt kādu speciālistu. Tomēr ir brīnišķīgi, ja pēc tam seko šis kompromiss, kad vecāks dara. Vecāks iet ved bērnu pie speciālistiem, vecāks uzsāk terapiju, un pat ja vecāks tajā brīdī tomēr netic līdz galam, ka kaut kas nav kārtībā, bet ja viņš dara, tad priekš bērna tas ir jau milzīgs progress, un būtībā tiekot cauri tai skumju un depresijas fāzei, jau gala beigās vecāks nonāk pie pieņemšanas, pie tā, ka ir tā, kā ir. Un, manuprāt, tad sākas tāds pa īstam produktīvais darbs bērna labā, kad mēs kopā varam tiekoties, domāt atkal jaunus un jaunus soļus. Un vēl par to atbalstu, kur tad smelties zināšanas un kur ņemt atbalstu. Pirmsskolas skolotājiem man ļoti patika vienas mūsu pogas kolēģes teiktais, ka skolotājs rok patstāvīgi, un proti, tas ir atkal stāsts par ekspertiem. Jā, ir brīnišķīgi, ja pieņemsim autiskam bērnam abas speciālists iesaka tātad iestādēji, ko mums darīt labāk konkrētam bērnam. Bet tik un tā, tāds skolotāja pienākums ir pašam lasīt, pašam meklēt informāciju, pašam interesēties un tādā veidā tās zināšanas uzzināt tieši par to gadījumu, kāds ir konkrētajā grupā. Vienam tas būs autiskais spektrs, citam būs uzmanības deficīta sindroms vai hiperaktivitāte. Tad šīs te pieminētās kovīzijas, kad skolotāji var iekšēji savā grupā pārunāt, kā palīdzēt tam vai citam bērnam. Un, manuprāt, supervīzijas, proti arī grupas atbalsts, kad visi skolotāji tiekās vienreiz mēnesī uz 1, 2, 3 stundām un var izrunāt grupā sasāpējušos jautājumus.
tādas supervīzijas būtu obligāts pirmsskolas skolotājiem, tā kā tas ir sociālajiem darbiniekiem, bet, laikam mums to vēl ļoti tāls ceļš ejams. Un es gribētu teikt, ka noteikti nevajag baidīties arī no valsts un pašvaldības institūcijām, ja ir nepieciešams tiešām atbalsts kādā smagā situācijā. Es pati esmu vairāk kārt konsultējusies ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un vienmēr es esmu saņēmusi atsaucīgu atbalstu, ja esmu gājusi ar konkrētām situācijām par kādām bērnu uzvedības problēmām un kā man labāk risināt šo ceļu ar vecākiem. Un arī bāriņtiesa un sociālais dienests būtībā nav nekāds tāds biedējošs, kaut kādas biedējošas vietas, kuras nāks un obligāti mūs pārbaudīs, ja mēs kā iestāde lūgsim būtībā viņu palīdzību. Un tās varētu būt situācijas, ja vecāks kategoriski atsakās apmeklēt kādus speciālistus vai atsakās piedalīties tajā procesā, lai bērnam palīdzētu. Jo es atkārtoju, ka mūsu galvenais uzdevums visu laiku un pastāvīgi ir domāt par katra bērna labākajām interesēm, kā mēs viņam varam palīdzēt. Un tad tie logotipi, es domāju, ka jūs tie, kas strādā pirmsskolā, visi zinat Uzvedība LV, Līgu Bērziņu ar brīnišķīgiem semināriem par ļoti dažādām tēmām, kur tiešām viņa dod konkrētus rīkus un konkrētus padomus, kā strādāt. Kērlat, tas ar tiem putniņiem, ir uzņēmums Sijā Kērlat, kas nodarbojas ar asistentu apmācību un ar asistentu sameklēšanu. Un, manuprāt, visi mūsu asistenti ir caur Kērlat atrasti, tā kā šis arī ir ceļš. Un tālāk bieži vien ir tādi praktiski jautājumi, kā tad vispār līdz tam asistentam tikt un kā to nokārtot. Tas būtu droši vien atsevišķa saruna, bet, piemēram, ja tā ir Rīga un bērnam vēl nav 5 gadi, tad vienkārši zvaniet izglītības pārvaldi un tur jums visus soļus skaidri pastāstīs, kā tas notiek. Tas ir, ja bērnam jau ir diagnoze un šī te īpašā kopšana. Un solis augšup ir brīnišķīgs centrs, kurā var apgūt, tā teikt, metodes, kā strādāt ar bērniem ar autiskā spektra traucējumu. Tie ir dārgi kursi, bet kolēģis piekritīs, ka ļoti vērtīgi kursi. Mums 2 kolēģis ir apguvušas šīs metodes. Neesmu ielikusi šeit centra Dārdedze logo, bet arī centra Dārdedze mājas lapā Droša bērnība LV var atrast daudz ko vērtīgu un iedvesmojošu, un gadījumā, ja ir nepieciešams padoms, piemēram, kādas aizdomas par vardarbību sakarā, tad droši var sazināties arī ar centru Dārdedze. Šie ir tikai daži tādi piemēri, kur varētu smelties atbalstu. Bet ļoti raiti runājot, es esmu praktiski savam stāstam nonākusi līdz beigām. Es apzinos, ka es neiedevu konkrētus rīkus, konkrētus knifus, kā rīkoties tādā vai citā situācijā ar konkrētu bērnu, jo mans galvenais mērķis ir iedrošināt un teikt, ka mēs visi varam, tad, kad mēs daram. Un noslēgt es vēlos ar tādu pavisam maziņu atsauci uz pasaku, jo bērnu dārzs ir tāda pasaku zeme savā ziņā un pasaku par pogu, tādēļ, ka es nāku no pogas. Un Imanta Ziedoņa pasakā par pogu, pati poga bija pavisam jauniņa un nezināja, ko viņai darīt. Un tad visi viņu sabiedēja, ka lai nu ko, tikai lai viņu nepiešuj. Un poga bēga no adatas un no diega, proti no šīs savas atbildības darīt to, kas viņai jādara, un viņa ieķepa asfaltā, un viņa gribēja kļūt par naudiņu, bet viņai nesanāca. Un visādas ķibeles viņai gadījās. Pašās beigās poga tomēr satika adatu un diegu, un viņa nevarēja saprast vienu, kas tad viņai ir jādara.
Un Dieks un Adata atbildēja Pogai, viens tikai ir jādara. Un es novēlu sev un es novēlu jums katru dienu noskaidrot un paprasīt sev, vai es daru visu, lai es darētu, un lai es darītu tieši to, kur es šajā dzīvē visvairāk daru. Paldies jums par uzmanību. Šis man šoreiz viss par mūsu Pogas pieredzi stāstu. Kristīna, milzīgs paldies. Manuprāt, prezentācija bija ārkārtīgi vērtīga un jūs stāstītājs. Ja jums šķiet, ka jūs neiedavāt neko konkrēti, tad es jau saklausīju ļoti daudz ko vērtīgu. Un es domāju, ka mēs varam paturpināt un piešķirt vēl nedaudz vērtību jau jūs stāstītajiem atbildos tiem jautājumiem, ko mūsu semināru skatītāji ir uzdevuši. Un tad sākšu varbūt ar tiem labajiem vārdiem. Ramīna raksta, labdien, esmu mamma īpašam bērniņam un ar asarām acīs skatos tiešraidi, jo jūs ieviešat ticību, ka mums kopā tiešām var izdoties. Paldies jums par pozitīvo pieredzi. Un, ja par jautājumiem, tad vai ir bijuši tādi gadījumi, kad kāds bērns nepieņem asistentu vai asistents tiek nomainīts? Jā, ir bijuši. Principā asistents var nomainīties dažādu iemeslu pēc, manuprāt. Un, tas ir tāds, man liekas, arī savstarpējās ķīmijas jautājums, jo īpaši, ja bērnam ir kaut kādas, teiksim, tādas rakstura iezīmes, kuras varbūt asistentam ir grūtāk uztvert, un ja vienkārši nerodās šī sadarība, noteikti, ka tā var būt. Un var jau arī vienkārši kaut kas sadzīvisks notikt, es nezinu, asistents varbūt netiek galā, tā arī var būt. Tas tā kā dzīvē, arī skolotāji jau visi netiek ar visu galā citreiz un tā. Tā, jāieslēdz mikrofons, un paldies, Kristīna, par šo atbildi. Un nākamais ir, kā jūs rīkotos, ja iestādē trūkst pedagogu, bet situācija ir tāda, ka ir tādi kolēģi, kuri nevēlas darīt vairāk un ir pret īpašā bērnu uzņemšanu grupā. Vai atlaist un paliek tukša vieta un kaut kā mēģināt iztikt, vai tomēr jums ir kāds cits ieteikums? Tas ir, ja kolēģis ir pret, ja? Jā, es tā saprotu, ka tas ir tad, ja jau tā trūkst, un kolēģi vēl turpina tā kā uzstāt uz to, ka nē, mēs negribam savā grupā kādu īpašo bērniņu. Es domāju, ka es nepiespiestu. Piespiest nav jēgas, tāpēc, ka, ja es uzstāju kā vadītājs, ka šis bērns šeit būs, bet pedagogam ir kaut kāda pretestība, tai pretestībai noteikti ir kaut kāds pamats. Visdrīzāk tās atkal jau ir bailes, varbūt bailes no atbildības vai tā kā sajūta, ka viņš netiks galā. Es visdrīzāk meklētu varbūt veidus, varbūt ir kāds cits kolēģis, kurš ņemtu šo bērnu. Varbūt vecuma grupai šoreiz nebūtu tik liela nozīme, un viņš varētu iet citā grupā vai varētu samainīt bērnus. Tā kā meklētu droši vien kaut kādu elastīgu risinājumu. Kaut gan, protams, ja ieskanās jautājums vai atlaist, es domāju, tur ir varbūt vēl kaut kādas lietas apakšā, ne tikai šī. Jebkurā gadījumā, kā jau arī daudzi no ekspertiem ir minējuši, tās situācijas ir ļoti individuālas. Jāskatās, kas ir tie faktori, kas ir radījuši šo visu. Tad ir vēl viens tāds jautājums, komentārs par sadarbību ar ģimenes ārstiem, ka to vajadzētu kaut kā legalizēt likuma ietvaros. Varbūt, Kristīna, jums ir kas sakāms, un varbūt Anitai. Jā, šis ir brīnišķīgs jautājums, un man ir vairākas situācijas bijušas arī manā pieredzē, kad es īsti nesaprotu, ko ir domājis ģimenes ārsts aizpildot medicīnas karti, tieši domājot par to, ka bērns ir atnācis uz bērndārzu ar pilnīgi vesels un pilnīgi atbilstošs, pieņemsim, saviem 3 gadiem. Jo šeit rodās tā situācija, kad mēs esam ziņneši, ja jūs zinat to stāstu, vai no kurienes tas ir nācis, ka ziņnešus nošauj, tas proti rodās ļoti liela pretestība vecākam pret to, kad redz, kur man ģimenes ārsts ir pateicis, ka mans bērns ir vesels, un es domāju, ka noteikti šī te atbildība arī, kā ģimenes ārsts novērtē bērna gatavību bērndārzam būtu kaut kā jāpastiprina ar likumu.
Jā. Jūs mani dzirdat? Jā, mēs dzirdam. Es domāju, vai Janītai būs vēl kas piebilstams pie šī? Jā, es varbūt varu vēl nelielu komentāru izteikt, jo zināmi soļi droši vien būs šajā virzienā. Šobrīd zinātnieku grupa strādā pie speciālo vajadzību izvērtēšanas instrumenta komplekta bērniem no 1 gada līdz 6 gadu vecumam. Un šis izvērtēšanas instrumentu komplekts būs domāts pirmsskolas skolotājiem un ģimenes ārstu praksēm. Līdz ar to no nākošā gada jau sāksies mācības, 2023. gadu, es domāju, un no 2024. gada šis izvērtēšanas instruments jau ir jāievieš bērnu izvērtēšanā. Līdz ar to es ļoti ceru, ka ģimenes ārstu un viņu prakšu iesaiste bērnu izvērtēšanā un speciālo vajadzību noteikšanā būs arvien lielāka turpmāk. Paldies, Anita, par šo piebildi. Diezgan vērtīgi un droši vien daudz to gaidīs. Katrīnai ir jautājums, Kristīna, jums pēc jūsu pieredzes, cik ilgs laiks paiet, līdz vecāks sāk šo pieņemšanas posmu, respektīvi pēc dusmu posma noliekšanas? Ziniet, kā es jau teicu, es esmu mierā ar kompromisu fāzi. Tas ir maza atkāpe pilnīgi par citu tēmu, it kā. Es biju ar savu bērnu vienreiz Valmieras slimnīcā uz 1 dienu, un es atgriezos, un mana mammīte jautāja, kāda bija dakterīte, vai dakterīte bija laipna, un dakterīte galīgi nemaz nebija laipna, viņa bija riktīgi tāda ļoti konstruktīva, un man liekas, ka mūsu uzdevums arī nav tā kā panākt, lai mēs vecākiem ļoti patīkam, ja mēs tiekam līdz tai fāzei, ka vecāki sāk darīt, tas ir jau ļoti ok. Jo mums tā galvenā mantra ir bērnu labākās intereses. Bet fāzes, tas ilgums ir ļoti dažāds, un dzīve man ir iemācījusi būt atsevišķos gadījumos ļoti, ļoti striktai, tāpēc, ka, ja tie ir, vairāk kā 3 mēneši, kur nav nekādas līdzdalības vecāku, tikai noliegums, tad es esmu gatava pāriet uz kaut kādu nākamo posmu un meklēt palīdzību ārpus iestādes. Jo es vēlreiz atkārtoju, tas mīts, ka sociālais dienests vai bāriņtiesa nāks un visus ārkārtīgi tur purinās kaut kādus dokumentus, man liekas, tā ir sen jau tālu pagātne. Un arī sociālajā dienestā un bāriņtiesā cilvēks strādā pēc būtības, un tāda bilde varētu būt. Jā, viens tāds atslēgvārds sadarbība, vai ne? Tieši tā. Jāmācās visiem. Bet te ir Dailas jautājums sekojoša situācija. Ko jūs ieteiktu gadījumos, kad bērniņš netiek līdz pirmskolas izglītības programmai, 6-gadīgo apmācībai, vai mierīgi sūtīt uz skolu, lai tie risina, vai tomēr jau bērndārza laikā virzīt uz atbilstošu programmu? Man jāatzīstās, es nezinu, kam izglītības kvalitātes dienestam vai vēl kādam, man nav neviena speciālā programma licencēta. Manā iestādē mēs strādājam pēc standarta programmas, mēs tikai gatavojam mūsu īpašajiem bērniem īpašos viņu plānus un pielāgojam uzdevumus šiem bērniem, un vienmēr būs jautājums, ja jūs virzīsiet bērnu uz to citu iestādi, vai tur viņš dabūs kaut ko vairāk nekā pie jums? Vai viņš iegūs vairāk speciālajā iestādē, nekā viņam varam iedot mēs? Jo šis arī tālāk, vecāks taču arī pazīst savu bērnu. Protams, tas posms pāreja uz skolu ir ļoti nopietns. Vienkārši ļoti laicīgi jāsāk sarunas ar vecākiem par to, kura skola būs piemērota jūsu bērnam, redzot, kāds ir viņa mācīšanās temps. Vai varbūt viņam vajag vēl 1 gadu pirmsskolā, ko atkal jau ar ģimenes ārsta izziņu un psihologa atzinumu arī ir iespējams nodrošināt. Bet vienkārši uzreiz kaut kur virzīt, tāpēc, ka komisija ir iedevusi kodu, man liekas, ka tas nav tas pareizākais ceļš.
Paldies. Anna savukārt dalās pieredzē par to, ka viņas gadījumā ārste esot uzskatījusi viņu par traku māti, ka viņa esot pateikusi par bērnu iespējamo vājdzirdību, kurā arī beigās tomēr apstiprinājusies, un arī audzinātāji esot to minējis, ka tomēr kaut kas īsti labi nesot ar bērnu. Un tad šajā gadījumā tā pozitīvā pateicība par to, ka rezultātā noteikti bērns būs ieguvējis. Anna, paldies, ka dalies pieredzē, un Kristīna, es saprotu, ka pie jums ir tāds diezgan smalki atstrādāts mehānisms tai sadarbībai ar vecākiem, jo bija arī skatītāji, kur jautāja vēlreiz parādīt slaidu. Tas būs redzams prezentācijā, mēs ievietosim satura centra mājaslapā, bet varbūt vēl nedaudz, ja pieskaramies šim jautājumam, sadarbībai ar vecākiem. Pirmsskola atšķirībā no skolas, kur tiešām bērni jau ir nobrieduši, 7-gadnieks jau ir salīdzinoši patstāvīgs, man liekas, ka pirmsskola ir tāds mājas dzīves paplašinājums vienkārši. Un tas ir jāņem vērā, organizējot to sadarbību ar vecākiem. Un arī tos vecākus, kuri ir ļoti trauksmaini un kuri izsaka varbūt kaut kādas pretenzijas iestādēji. Visbiežāk arī virza vienkārši uztraukums, bailes un tas, ka šī uzticēšanās vēl nav iegūta. Un to visu var pātrināt tieši caur sadarbību. Proti, sūtot regulāru informāciju par to, ko mēs grupiņā darām, organizējot, mums ir tātad mācību gada vidū individuālās pārunas ar vecākiem, un mums nav ļoti mazas grupas, ja kāds jautās, ka jūs jau privātais, tur kas ar 10 vecākiem, ko neparunāt. Nē, mums ir arī 17 un pat 20 bērni grupiņā, un skolotājām, manuprāt, arī pašvaldību bērnu dārzos ir šīs gatavošanās stundas, taču, man liekas, vismaz 4, tad kuru laikā var organizēt šīs individuālās sarunas ar vecāku. Un jo vairāk vecāks uzticēsies skolotājam, jo vieglāk skolotājam būs strādāt. Līdz ar to mēs gan informējam viņus WhatsApp grupās. Es pati personīgi katru nedēļu aizsūtu vecākiem tādu avīzīti ir dīvains vecs vārds, bet tādu informatīvo lapu par kaut ko, kas man tajā brīdī šķitis aktuāls. Mēs organizējam arī iekšējus seminārus mūsu vecākiem, bezmaksas kaut kādas apmācības. Tagad novembrī mums būs Zooms par sagatavošanu skolai, kā mēs sagatavojam, ko mēs darām, kādas ir tās prasības, kas būtu arī vecākiem jāzina, lai bērnu veiksmīgi sagatavotu tam nākamajam posmam. Paldies, Kristīna. Tad Zeltītei ir sekojoša situācija, un viņa jautāja, pašvaldība pastāv pie frāzes asistents no 5 gadu vecuma. Ko tad darīt, ja bērnam ir tikai 3 gadi? Iet uz pašvaldību. Es nezinu, vai Janeta Bendika nebūs pikta par šo, bet tā pieminētā mamma, kur ir arī īpašā bērna mamma, savulaik uz Rīgas domi gāja ar ļoti lielu cīņas sparu, un var jau būt, ka tā nav, bet, manuprāt, tieši viņa bija tā, kas izcīnīja to, ka viņas dēls, pateicoties viņas cīņas sparam, pašvaldība sāka apmaksāt asistenta pakalpojumus jau no šiem te, manuprāt, 3 gadiem Rīgā. Es neko citu nevaru ieteikt, ja tā nav Rīga, bet cita pašvaldība, ir jāiet, jācīnās, jārunā ļoti skaļi sociālajos tīklos, jāzvan uz bez tabū. Jā, tā ir. Ir jālūdz pašvaldības atbalsts. Ja? Un es zinu diezgan daudz gadījumus visā valstī, kur pašvaldības ir brīnišķīgas, atsaucīgas, un mazajiem bērniņiem ir palīdzējušas ar asistentiem. Jā. Paldies. Un tad Katrīna vēl raksta, varbūt variants, ja par vecākiem paturpinām, variants noliedzēja vecāku jautājumā būtu obligāts izglītības psihologa izvērtējums visiem bērniem jau agrīnā vecumā, piemēram, 3 līdz 4 gados. Tas varbūt vecākiem ieviest lielāku ticību pedagoga novērojumiem. Vai par šo būtu kāds komentārs? Es domāju, ka tas bija Anitas kundzes pieminētais instruments, kurš tā kā top, kā es sapratu, un tad jau tas skrīninga rezultāts varētu ļoti labi uzrādīt to.
nepieciešamību vecākam arī iesaistīties un sākt rīkoties. Tieši tā tas arī ir. Šajā gadā šis skrīninga instruments ir izmēģināts atsevišķās pirmskolas izglītības iestādēs. Darbs pašlaik turpinās, nākošajā gadā būs mācības un pakāpeniski šī instrumenta ieviešana dzīvē. Mēs noteikti par to pastāstīsim arī kādā tiešsaistes seminārā, bet šī semināra laiks ir sasniedz to savu galējo punktu un ir, diemžēl, jāatvadās, bet kā jau minēju, semināra ieraksts ir pieejams šeit pat Facebook lapā ierakstā. Tāpat ievietosim tur arī Valsts izglītības satura centra mājaslapā un arī ar Kristīnas vēlību prezentāciju jūs varēsiet apskatīt un iespējams kāds atslēga vārds vai pieturas punkts palīdzēs arī jums turpināt būt atbalstošiem savā izglītības iestādē, kurā jūs rūpēties par visiem bērniem, lai tie justos tur labi. No manas puses tas viss. Gaidīsim jūs arī nākamajā seminārā, kas jau pēc mēneša, bet dodu vārdu gan Kristīnai, gan Anikai arī atvadu vārdiem. Kristīna teiks dažus vārdus, ja es teikšu. Sakiet jūs, man jau likās, ka es visu pateicu. Labi, viss kārtībā. Es gribu teikt sirsnīgu paldies Kristīnai par šo pieredzes stāstu. Man šķiet, tas patiešām bija iedrošinājums mums visiem un arī tiem, kas mūs klausās šobrīd novados. Un milzīgs paldies, Kristīna, par šo semināru. Un es saku lielu paldies arī visiem mūsu skatītājiem un klausītājiem par jūsu pozitīvo attieksmi, par jūsu iesaisti, par jūsu jautājumiem. Ja jautājumi ir vēl, droši var rakstīt, mēs atbildēsim. Sirsnīgs jums paldies par šo kopā būšanas stundu, un es vēlu visiem labu veselību, jo rudens ir kļuvis niķīgs. Sargājam savu veselību, un lai pie mums būtu miers, un mēs varēsim strādāt tālāk. Paldies jums visiem! Jā, paldies, un es vēl varu piebilst tikai to, ka droši dariet un ir vērts kāpt ārā no savas ērtās komforta zonas, kurā mēs esam pieraduši darīt tā, kā mēs esam pieraduši, jo arī man šis bija milzīgs izaicinājums runāt, apzinoties to, ka man klausās vairāk par 5 vai 10 cilvēkiem, kā es esmu pieradusi. Un, ja mēs zinām, kā vārdā mēs kaut ko daram, tad parasti to izdarīt nav nemaz tik grūti. Un lai jums visiem, laba veselība. Paldies! Paldies, Kristīna!